Kur palikuši priecīgie mirkļi tikai mums abiem? Kā tos atkal atrast un ieviest ikdienā, par to šodienas sarunā. Esiet sveicināti raidījumā Laiks ģimenei. Es ceru, ka noskatījāties vakardienas minisēriju ar Līgu un Andi un jutāties iedvesmoti kaut ko arī izdarīt dzīves draugu labā, un pat tiešām to arī izdarījāt. Bet ja vēl nē, tad nekas jau nav zaudēts. Vēl varat to paveikt šodien. Jo apzināti izvēloties darīt kaut ko otra labā, mēs varam piepildīt to mīlestības krātuvīt, lai vīrs vai sieva justos mīlēts. Jā, un šodien mēs turpināsim jūs iedvesmot un aicināt jums domāt un darīt kaut ko, kas arī palīdz pilnveidot pāri attiecības. Tieši tā. Un šodienas praktiskais padoms ir atrodi laiku katru nedēļu kaut kam patīkamam, kaut kam priecīgam kopā ar savu laulāto. Varbūt liekas, tā ļoti vienkārši, vai ne? Un patiesībā tas arī ir vienkārši, bet tad, kad mēs esam kopā laulībā jau vairākus gadus vai tikko apprecējušies, tad nemaz to laiku tik viegli nav atrast. Jo tad, kad mēs draudzējamies, vai ne, kad ir šis draudzības laiks, tad tur ir tik daudz radošuma, tik daudz kopā pavadīta laika, tik daudz aktivitāšu, kas abiem patīk parasti kopā darīt. Un tad, kad mēs apprecamies, tad vai nu tas kļūst uzreiz mazāk, vai pēc laika tas mazinās, un tas var vienam vai otram no pāra radīt apjukumu. Kāpēc tā? Kas ir mainījies, vai ne? Jā, tajā draudzēšanās laikā jau ir tikai tas pozitīvais, tikai izvilkts viens koncentrēts posms no attiecībām. Un tad, kad mēs esam kopā, tad sākās raizes, rūpes, problēmu risināšana un tā tālāk. Un varbūt liekas pārim, ka tas kopīgais laiks mums nav īpaši par to jādomā, viņš pats kaut kā radīsies, mēs taču visu laiku esam kopā, mēs taču katru dienu satiekamies galu galā, jā, ejam gulēt kopā, mostamies. It kā esam kopā, jā. Bet tas laiks tāpat vien neuzrodas, viņš ir jārada, īpaši jānošķir tām kopīgām aktivitātēm. Un jūs varat paši padomāt, kas ir tas jūsu brīvais laiks ikdienā, vai tas ir trešdienas pēcpusdienas, piemēram, ir pāri, kas saka, ka viņiem ir darbdienas kāda pēcpusdiena, kuru viņi ir nošķīruši kopīgām kādām aktivitātēm, vai 2 stundas kaut kur aizbrauc bez bērniem. Mums personīgi tās ir svētdienas vairāk, kad mums ir vairāk brīva laika, kad mēs pavadām laiku gan ar bērniem, gan arī bez bērniem. Un, protams, neskaitot to, ka mums jau vairāk kā 2 gadus ir kopīgi randiņi reizi mēnesī. Tos mēs neesam pārtraukuši, jo mēs esam sapratuši, ka, ja mums nebūtu tie randiņi, būtu daudz čābīgāk ar tām attiecībām. Un tāpēc... Tos es vairs negribu laist garām. Jā, bet reizēm vienreiz mēnesī ir pa maz, vai ne? Ir labi priecāties, kaut ko patīkumu atrast, kopīgi izdarīt arī tajā ikdienā. Un tam obligāti nav jābūt kaut kam ļoti garam uz, stundu, 2. Tās patiesībā var būt tādas mazas aktivitātes, bet tās nenotiek, ja viņas nav ieplānotas, vai vismaz ir mazāk iespējamība, ka tās var notikt. Un reizēm jau ir tā, ka ir aizmirsies, ja ir pagājis varbūt kaut kāds ilgāks laiks, ko tad mēs varētu darīt kopā. Jo viens ir atrast laiku, otrs ir izdomāt, vienoties par to, ko tad mēs gribam darīt. Jā, tas ir vēl. Bet es vēl gribēju par to laiku. Jo pat ja mēs zinām, ka to vajag atrast, es esmu pārliecinājusies, ja tas kalendārā nav ierakstīts, tad patiesībā ir ļoti liela iespējamība, ka tas arī vienkārši nenotiks. Un tāpēc, man liekas, viena no lietām, kas var preventīvi novērst dažādas nesaskaņas un domstarpības un nesaprašanās, ir tas, ka mēs reizi nedēļā pārunājam, kāds tad ir nākamās nedēļas grafiks, kas tur notiks, kādi ir mūsu pienākumi, kurš paņems bērnus, kurš darīs to un vēl kaut ko, un tad arī ieraudzīt. Vispār mums ir kāds 20 minūtes šajā nedēļā, kad mēs varam pavadīt laiku kopā, kaut ko forši darot, vai kādam mūsu hobijam, vai pastaigai, vai kaut kam. Un to vērts ir izdarīt, pirms tās nedēļas. Un īpaši tas svarīgi ir tajos brīžos, kad tajā nākamajā nedēļā ir plānots kaut kas cits. Nevis, kaut kas ārpus ierastā. Kaut kas ārpus ierastā, jo mēs dzīvojam tādos kā ciklos visu laiku. Un ja
teiksim, nezinu, vīrs vai sieva nav pastāstījis, kad izrādās kādā vakarā ir kāda ārkārtas sapulce un sieva gaida mājās ar vakariņām, tad garantēts domstarpības vai vismaz tāds slikts sajušanās, vai ne? Kad otrs nav paziņojis. Tas tāda ārpus teikums par to, kad ir svarīgi to plānot. Bet par tām aktivitātēm. Un tas, kas ir svarīgs, to mēs plānojam. Bet, lūk, ja jūs gadījumā esat tāds pāris, kas par to esat domājuši un jūs esat gatavi ķerties pie darba klāt, un es ceru, ka tie, kas jūs skatāties, daļa no jums tiešām tāda esat, tad, lūk, jums praktiskais uzdevums. Veltiet kādas 5 līdz 10 minūtes, lai sarakstītu, kas ir tās lietas, ko jums gribētos darīt kopā. Dariet to individuāli, pēc tam sanāciet kopā un līdzdaliet kopā šo te sarakstu, pārunājiet. Varbūt jūs atcerēsieties kaut ko tādu, ko jūs esat aizmirstuši, kādreiz esat darījuši. Varbūt tā ir kopīgā ēst gatavošana. Varbūt tās ir kaut kādas sportiskas aktivitātes, kopīgas pastaigas, kopīga riteņbraukšana, kopīga peldēšana. Varbūt kafejnīcas apmeklējums, kopīga darbošanās, arī mājas darbos, arī varbūt tāda kopīga lieta, abi puķi stādi, vai abi naglo siltumnīca. Tas varbūt discgolfs divatā. Es atceros, pagājušajā gadā mēs vairākus mēnešus gājām svētdienās augstumpapeldēs. Rudens sākās līdz pat ziemai. Un pa ceļam mēs vēl parunājām kaut ko. Tas neaizņēma nemaz ļoti daudz laika, bet tā bija tāda mūsu kopīga aktivitāte tikai divatā. Jā, varbūt masāža, varbūt kādam no jūsu partneriem patīk pēdu masāža, vai ne? Un jūs labprāt to varat sniegt. Jā, jūs varat padomāt, vai jums ir šāds laiks kopā priecīgiem brīžiem? Vai esat viensprātis, ka tas ir pietiekams? To jūs varat šovakar vai kādu citu vakaru vai kādu citu dienu to noteikti pārunāt. Jā, un arī ir svarīgi arī par fiziskās tuvības laiku arī izrunāties savā starpā. Un varbūt ir nepieciešams to ieplānot. Varbūt nepieciešams pārunāt kādas mūsu gaidas par to. Jā, jo tad, kad mēs varbūt tikai sapņojam par laulības dzīvi un vēl neesam apprecējušies, mums liekas, kad mēs dzīvosim vienā mājā, mums būs tik daudz laika tam visam un tā. Un tad mēs attopamies, kad ir tie pienākumi, kas mums arī ieliek zināms rāmis, un tur ir mājsaimniecība jākārto un vēl kaut kas. Un nemaz tik vienkārši tie laiki neuzrodas, kad mēs varam baudīt viens otru fiziski klātbūtni kopā. Nē, tas ir jāplāno, pie tā ir jādomā, pie tā ir jāstrādā. Diemžēl vai par laimi. Jā, un bieži cilvēki jautā, kas tad ir tās laimīgās laulības noslēpums? Un tad eksperts saka, tas joprojām ir noslēpums. Bet, manuprāt, nav gluži tas noslēpums vairs. Tā nav arī nekāda raķešu zinātne. Mūsuprāt, vienkārši atcerēties, kas jums patīk kopā darīt, kas partnerim patīk, un to darīt. Un to darīt atkal un vienkārši turpināt darīt un nepārstāt to darīt. Jā, un medaļas otra puse varbūt pārtraukt darīt to, kas mums nerada, cik ir iespējams, nerada pozitīvas lietas, un varbūt pat ir kaut kādas lietas, kuras salīdzinoši vienkārši ir pārtraukt darīt. Protams, ne visas var pārtraukt nepatīkamās lietas, vai ne? Varbūt ir kaut kāda mājas darba, kur negribas darīt, bet kaut kādā veidā tie būs jādara. Jā, bet mēs gribējām atgādināt par priecīgiem brīžiem kopā, jo tas, ko mēs paši esam sapratuši, un tas tiešām tā strādā, jo vairāk mums ir priecīgs laiks kopā, jo vieglāk mēs varam panest tās atšķirības, kas dabiski starp mums ir, un arī tos ikdienas izaicinājumus, tos saspīlējumus, saspringumu un stresu. Jā, un tieši tā, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs atrast to prieku, jo kopā laiks var būt dažāds. Ja, bet mums ir vajadzīgs tieši tas priecīgais, uzlādējošais laiks. Un noslēgumā es vēlos jūs pavadīt ar gudrā Salamana vārdiem, kurš sacīja: tavs avots, lai ir svētīts, smel prieku no savas jaunības sievas. Smeļam prieku viens no otra un meklējam to laiku, kur mēs varam kopīgi smelt mazos ikdienas priekus.